Sveiki, dārgi! Runāt par tik aktuālu tēmu, kur ir saistītā ar tiem skaistiem cipariņiem vai burtiņiem, kuri tiek rakstīti uz mūsu drēbēm vai apaviem, un kurus mēs mēdzam saukt par izmēriem. Kas šajā gadījumā notiek? Es domāju, ka katra no jums arī bija tāda pieredze, ejot uz veikalu, būdama pārliecināta, ka jūs varētu piederēt pie, piemēram, vidējas izmēru grupas, sākat laikot drēbes, un, piemēram, vienam brendam jums der 38. izmērs, ejot uz cita brenda veikalu, jūs ņemat to pašu 38, kurš ir uzrakstīts uz birciņas, pielaikojat, un viņš, vai nu ir par lielu, vai nu ir par mazu, tad mēs turpinam laikot, skatīties, kas un kā. It īpaši šī problēma kļuva aktuāla tagad, jo pēdējos mēnešus ļoti aktīvi manas klienti saka pasūtīt sev drēbes no internetu veikaliem, jo tas arī, kas saka, arī mūsdienīgāk, aktuālāk, ir iespēja izvēlēties arī no lielāka un plašāka piedāvājuma klāstī. Es domāju, jūs pamanījat, ka vairāki veikali ne tikai Rīgā, Latvijā, visur pasaulē reāli veikali ir ciet, un pārsvarā visa pārdošana notiek caur internetu. Ja? Un cik man klientes rakstīja un jautāja, ko tad darīt, jo ir pieradušas pie kaut kādiem noteiktiem cipariņiem, burtiņiem, pasūt no internetu veikaliem, it kā kvalitāte ir laba, ja? Tad bieži vien pat internetu piedāvājumiem kvalitāte ir labāka nekā reālais veikalos, bet problēma ar izmēriem, un tad jāiet un jāmaina. Un atkal tas viss aizņem laiku. Ko tad darīt? Meitenes, man ir liels lūgums. Lūdzu, nekad nepievērsiet uzmanību tiem skaistiem cipariņiem vai burtiņiem, kuri tur ir uzrakstīti uz visām birkām un tā tālāk. Un tā ir vislielākā kļūda, īpaši jūs iepirkaties internetu veikalos, meklēt sev drēbes vai tos pašus apavus, tas pats arī attiecas uz jūsu tuviniekiem. Es gribu tur piemeklēt kaut kādus apavus bērniem vai tur drēbes savām vīrām, jo tikko es jums minēju, ja, pārsvarā no šādām pielaikošanām sāk parādīties visādi kompleksi, jo vienā veikalā mums der viens izmērs, citā brenda veikalā mums pavisam savādāks izmērs labi izskatās, ja. Mēs jau sākam domāt, varbūt ir pie vainas tieši kaut kas tur ar mums, varbūt visādas kulciņas un tā tālāk. Meitenes, tas ir tīrais mārketings. Visi izmēru cipariņi parādījās aptuveni pirms 200 gadiem, un tas bija saistīts ar kariem, ja, jo karavīriem bija ātri jāpielāgojas apstākļiem, viņiem bija masveidīgi jāšūj un jāmaina tos pašus formas terpus, jo vēl pirms dažiem 100 gadiem tāda masveida šūšana vispār nepastāvēja. Ja? Tad nabadzīgāki cilvēki pārsvarā nama mātes šuva saviem tuviniekiem drēbes. Es domāju, katra no jums arī kādreiz lasīja grāmatās, bija vēl smuki aprakstīts kaut kādi tur vecmāmiņas vārki, bija tik fantastiski un pēc kvalitātes un tā tālāk, ka viņas vēl turpināja arī mazmeitas nesāt. Bagāts ģimenes viennozīmīgi gāja pie šuvējiem, tad kā karaļa galmu šuvējs, ja, tad šuva drēbes attiecīgiem pasākumiem, arī, kas saka, mājas drēbes, ja, tad augstāka ranga cilvēkiem, un pateicoties kara apstākļiem, ja, tad sākā arī parādīties tā saucamā masveidīga šūšana, bet pat pirms 200 gadiem izdalīja pārsvarā divus izmērus, ja, tiem pašiem karavīriem, tad ir kā platākas, garākas drēbes, lielākiem, ja, pēc kompleksijas vīriešiem, un tad drusciņ tas smalkāk, mazāk, īsākas bikses, ja, tad ir kas tiem smalkākiem karavīriem. Bet tas tik ļoti iepatīkās cilvēkiem, ka var aiziet, ja, tad uzreiz, kas saka, paņem gatavu drēbi, ka principā jau uz 19. gadsimta beigām gandrīz katrs cilvēks var aiziet uz gatavu drēbju veikalu un iegādāties sev kaut kāds pamatdrēbju komplektus. Bet arī pirms 100 gadiem vēl nebija tik plašs tā lineāla ar izmēriem. Arī plus minus visap tiem 4 izmēriem sievietēm un 2 izmēriem vīriešiem spēlējas. Ja, tad jau kaut ko vajadzēja individuāli tur piegriezt, ja, tad arī turpināja griezties pie šuvējiem. Tad pagājušajā gadsimtā Anglija bija tā pirmā valsts, kura mēģināja izdomāt kaut kādu tādu universālu skalu, ja, tad pēc kuras tad varētu visas sievietes izmērīt, un tad, piemēram, ja sievietes zinātu savus parametrus, viņa zinātu to savu izmēru, un tas viņai apvieglotu iepirkties internetā, reālajā pasaulē, protams, interneta vēl nepastāvēja. Bet izrādījās, ka šī sistēma, it kā tie kopējie mēri, kritēriji un tā tālāk var strādāt un darboties vīriešu pasaulē. Jo pārsvarā tieši vīrieši, kad viņi pieņemās vai zaudē svaru, viņam viss notiek ap to krūšu un
bedra līniju. Ja, un principā plus minus tas saistībā ar vidēju vai lielu vai mazu izmeru ir. Jā, tie parametri ap to krūšu kurvi tad darbojas. Sievietēm drusciņ savādāk. Ja, kad tika veikts pētījums un 15,000 sievietēm analizējot viņas svaru un ķermeņa parametrus mēģināja tomēr atrast to ideālo proporciju, ja, starp izmēra un apkartveriem tas neizdevās, jo katru no jums arī zina, ir sievietes ar ļoti platiem gurniem, te paša laiku ar mazām krūtīm, un gluži otrādi, sievietēm var būt ļoti liels krūts, un te paša laika smalks viduklis un ļoti smalki gurni. Ja tas pats viss arī attiecās, ka izdomāt kaut kādu vienotu izmēru sistēmu tieši sievietēm, bija nereāli. Ja, tad amerikāņi it kā mēģinājām attīstīt šo ideju par izmēriem, un 58. gadā piedāvāja savu izmeru lineāli, un toreiz līdz pat 83. gadam Amerikā bija sieviešu izmeri no 8. līdz 42. Un it kā ļoti smalka tā izmeru rinda it kā piedāvāja katrai sievietei atrast ideālo, bet ko es gribēju teikt? Vēl pirms kaut kādiem 40 gadiem Amerikā 8. izmērs, un kur jūs redzat britu top modeli Twiggy, kura bija ļoti populāra 60. gados, 20. gadsimta 60. gados. Viņa bija ļoti smalka, ļoti tieva, un viņa valkāja tad to Amerikas astotnieku. Ja es paskatītos šodien, tad šodien Amerikas 8. izmērs, tas ir tāds vidējs komplekts sieviete, ja, tad ne pārāk smalka, ne pārāk apjomīga, ja, tāpēc, kad amerikāņi redzēja, ja, kaut tik plaša un tik smalka izmēru skala tāpat neatbilst patērētāju prasībām, tomēr viņi izdomāja, ka viņu, jāanulē. Bet paskatieties, kas notiek. It kā pamatu tai ciparu tēmai, burtu tēmai, ja, tad tomēr izveidoja amerikāņi, un joprojām katrā kontinenta ir savi kriteriji, par ko bieži vien arī saka, ja kopējs, piemēram, sieviete ir vidējs izmērs, ja, tad vidēji Eiropas vidējs sieviete savos izmēros. Japānā vai Āzijātu valstīs viņa jau būs L, liela. Ja, tas pats arī attiecas UK, Anglijā vienmēr izmērs drusciņ mazāks, drusciņ, cipariņi komplementārāki nekā Eiropas brendiem. Ja. Amerika vispār aizgāja, uz tiem mīnusiem. To astotnieku, kuru kādreiz vilka Twiggy, ja, šodien Amerikā atbilst 1., 2. izmēram. Ja, tad šodien mūsdienīgais astotnieks, atceramies amerikāņu astotnieks, tas ir diezgan paliels, diezgan paplats. Arī tipiskais piemērs, ja mēs runājam par slavenu kino zvaigzni Marilyn Monroe, kura bija slavena ar savām sievišķīgām formām, priekš tā laika, jā, viņa bija sievišķīga un diezgan apjomīga. Bet ja mēs paņemtu viņas parametrus un aizietu uz mūsdienīgu brendu, tad te pašā Zarā viņai būtu S izmērs, Topshopa M izmērs. Ja, tad nekas tur tāds nebija. Wow. Un par ko bieži vien tiek runāts, ka vislielākais mārketinga triks tieši modes industrijā ir, ka kopš 80. gadiem, 20. gadsimta 80. gadiem, paši brendi, ražotāji, fabrikas saka samazināt cipariņus un izmēra cipariņus, jo tad, kad sieviete redz, ka, piemēram, viņa var uzvilkt uz sevis nevis 40 izmēra, kā viņa ir pieradusi kleitus, ja? Bet pēkšņi kaut kādām brendam viņai der tieši 38. izmērs. Protams, viņai arī psiholoģiski sevi sajūt gan tievāku, gan skaistāku, tas viņu mudina, stimulē pirkt, ja? Tieši šī brenda drēbes. Tāpēc meitenes visi tie cipariņi, kuri saka samazināties vai aiziet kaut kādā citā gradācijā, ja tad tikko vienīgais, kas saka, ka kompliments mums patērētājiem, lai mēs turpinātu un aktīvāk vēl pirktu visas tādas drēbes. Vēlreiz atgadinu to, kas mūsu kontinentā ir M izmērs, ja tad kur vidē M izmēra sieviete Eiropā, un Āzijā, kur Āzijātu M izmērs. Es knapi šaubos, ka mūsu Eiropas vidē izmēra sieviete varētu uzvilkt šīs M, Aziātu M šortus vai to pašu kreklu. Ko tas nozīmē? Meitenes nekad neticām cipariņiem. Tas pats pat ejot uz mass marketu, uz Zara brendam, ja, tad visi izmēri
it kā būs drusciņi mazāki. H&M, H&M brandam, ja jūs droši to pašu 38, kurš jums bija Zara, visdrīzāk H&M veikalā jums būs jāņem nevis 38, bet 36. Atkal skaists mārketings, ja, ka jūs varat atļauties, pateicoties savām proporcijām, izvēlēties it kā to mazāku cipariņu. Par to arī kādreiz sūdzējas kādreizējā Britu Vogue galvenā redaktore Aleksandra Šulmane, ja tad, ka tas ir ārprats, ka ejot uz vienu veikalu, tev ir viens izmērs, ejot uz citu, tev ir pavisam savādāks. Tie paši itālieši Max Mara un Dolce Gabbana, ja tad it kā vienā valstī ražo savu produkciju, bet Max Mara 42. izmērs tas pats, kas Dolce Gabbana 46. Kā vienkārši orientēties uz tiem cipariņiem uz birkam, un tīpaši jūs vēl iegādājaties ar drēbes caur internetu, nekāda gadījuma. Tad aizmirsām par cipariņiem, aizmirsām par burtiņiem, lai būtu objektīviem, ko jādara. Jāiziet pie šuvējas, jātad uz šūšanas ateljē, un jāpalūdz šuvē, lai viņa piesfiksē jūsu apkartmērus, tad jūsu individuālus apkartmērus. Krūtis, vidukli, gurnus, obligāti arī rokas apkartmēru, arī augštilbā apkartmēru, arī kāju garumu no iekšpuses, no ārpuses, arī rokas garumu. Un, kad jūs sev pirksiet drēbes, vai no internetu veikala, vai no kaut kāda brenda internetu veikala, pirmais, ko jūs darat, ejot uz tās mājaslapas, jūs skatāties izmeru tabulu, kura attiecas tieši uz šo brendu. Un šai izmeru tabulē jūs skatāties nevis 308 vai tur 40 vai tur M un tā tālāk, bet skatoties, tad, kuriem izmeriem atbilst jūsu unikālie parametri. Ja, tad, un ticiet man, tā, ka jau minēja Britu Vogue redaktore, ja, ka katram brendam jūs redzēsiet, ka jums ir pavisam savādāki cipariņi, jums pavisam savādāki burtiņi, un lūdzu, tad, ja mēs runājam par izmēru reālajā dzīvē, viņš tikai vienīgais atspoguļo, ja, tad, gan jūsu dzīvesveidu. Ja jums patīk būt drusciņi tievākai vai drusciņi vai gluži otrādi, varbūt jums netraucē tie liekie kilogrāmi, ja jūs esat aktīvi, sportojat, skatāties un vērojat, ko tad jūs ēdat, nekādas problēmas nav. Uz drēbēm tie ir tikai cipari. Tas pats arī attiec uz apaviem. Kad jūs sev pasūtat apavus, piemēram, krosenes, sporta apavus vai kaut kādas smalkas laiviņas no slavena brenda vai zīmola, pirmais, ejot šī brenda mājaslapā, jūs skatāties izmeru tabulu un jums jāzina savas pēdas garumu. Un ļoti labi, ja jūs vēl zināsiet savas pēdas apkartmēru. Tipiši tas attiecās nevis uz sporta apaviem, bet uz visām tām skaistām laiviņām, puszabaciņiem, visādām vasaras čībiņām. Un arī manām klientiem ir ļoti daudz tieši tādu gadījumu variantu, kad man klients stāsta, ka viņai ir 37. piemēram izmērs, ja, tad pasūta pati interneta, izrādās, ka viņa ir par lielu vai par mazu, un kad mēs vienkārši sarunājam, ka pirmais, ko viņa dara, tad izmēra savu pēdas garumu, un tikai pēc šiem cipariem viņa katram brendam nosaka, tad kurš izmērs viņai ir vajadzīgs. Un arī, piemēram, vienam brendam jums tiešām derēs tas 37, bet varbūt cita brenda laiviņas jums labāk paņem 37,5, ja jūsu pēdas garums tieši atbilst šī brenda, tad savādākām izmēram. Tāpēc, meitenes, visi tie cipariņi un burtiņi, tas ir tīrais mārketings, lai, kā sakam, mēs sajūst sevi, ka, šajā brendē es varu atļauties nopirkt drusciņu mazāku izmēru, it kā būtu smalkāka, tievāka, skaistāka un tā tālāk, bet objektīvi runājot, katrai no mums vienkārši jāzina savus skaistus individuālus parametrus. Ļoti labi, ja jūs kaut reizi gadā iesiet vēlreiz pie šuvējas un uztaisīsiet, kas saka, vēlreiz mērījumus, ja, tad, bet lūdzu nekad nefiksējiet galvā, kā, piemēram, 38, tas ir jūsu zelta standarts. Zelta standarts ir jūsu veselība un cik jūs tad pateikat sev, kad jūs skatāties uz sevi spogulī. Vispārējais tie ir tikai cipri un burti, kuri ir radīti un joprojām brendi izmanto šo tehnoloģiju, lai tikai, kā es jau teicu, ja tad stimulēt mūs pirkt un vēlreiz pirkt. Paldies jums, dārgas meitenes, droši rakstiet jautājumus, ja tad vienmēr esmu ar prieku vienmēr gaidu jūsu jautājumus, labprāt arī atbildēšu.